Veidojam tādus gabaliņus no kolektīviem. Es domāju, tā, mēs visi kopā, ja? Jā, visi kopā, būs visiem svētku uzruna. Šie svētki jau ir palikuši tik kupli, tā kā tāds vecīša cimdiņš pasakā. Gāja viens, ienāca pasildīties, vieta pietika. Sākumā tie bija tikai vīru kori, pēc tam jauktie kori, pēc 10 svētkiem deju kolektīvi. Šogad tie ir ne tikai kori un deju kolektīvi, tie ir dažādi tautas mūzikas ansambļi, koklētāju ansambļi, lietišķā māksla, dažādu biedrību kolektīvi. Un tā mēs esam 41 000 dalībnieku. Un gājiens tā ir dižošanās. Mēs rādīsim, cik mēs esam skaisti. Un mums ir brīnišķīgi bagāts novads, kurš rūpējas par mums. Un šodien mēs pārstāvam novadu 4 apdzīvotas vietas, 3 pilsētas un 1 lauku pagasts. Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki ir Latvijas nacionālās kultūras un nācijas identitātes apliecinājums. Reizi 5 gados esam vienotāki nekā ikdienā, esam lepni par savām dziesmām un dejām. Un nav pat būtiski, vai esi svētku dalībnieks, organizators vai skatītājs. Visi kopā esam dziesmu svētku saime. Aizvadīti 5 gadi, kad pēc ikdienas gaitām daudzi dodas uz mēģinājumiem, lai apgūtu jaunas dziesmas un izdejotu jaunas dejas. Mērķis – dziesmu un deju svētki. 27. vispārējie latviešu dziesmu un 17. deju svētki aizrit 150 gadu jubilejas zīmē. Un Ķekavas novads var būt lepns, ka svētkos piedalās 31 amatiermākslas kolektīvs un 764 svētku dalībnieki. Svētki ir sākušies, un mēs tos svinam jau no pirmā brīža. Mēs kāpsim ārā no autobusa, mūsu filmēs, esam skaisti. Labi, ka nebija otrs galds. Elīši, tu rociņu pasniegt, gribēju rociņu pasniegt. Mūsu dāmām rociņas. Lūdzu. Azādība. Lūdzu. Lai cik skaisti. Lūdzu. Mālec. Lai cik skaisti. Daudziem dalībniekiem svētku neatņemama daļa ir dzīvošana kādā no Rīgas skolām. Tas ir izaicinājums nedēļas garumā, taču notikumiem bagāts laiks. Saspringtajā mēģinājuma posmā tiek atrasts laiks kopā būšanai, veidojas skaistas draudzības. Tiek gulēts ļoti maz, taču tas viss piedaras pie svētkiem. Un šādu iespēju bija 2 mūsu kolektīviem – Šeku Reku un Ķekaviņa.
Deja ir cilvēka prieka un dvēseles stāvokļa izpausme. Tautas deja ir arī lepnums par savu tautu un pienākums pret tradīciju. Svētkos piedalās 686 deju kolektīvi, un Ķekavas novada pārstāv 12 deju kolektīvi ar 374 dejotājiem. Dejots tiks gan Daugavas stadionā, arēnā Rīga un pat Mežaparka lielajā estrādē. Mēs varam lepoties ar augstas raudzes deju kolektīviem, viņu vadītājiem. Dejotāji, kā jūs jūtaties? Tur stāstam, kā jūs jūtaties. Jūs esat lepni, ka jums ir novada tautas tērps? Ilanta, nāču. Nāc. Ilanta šogad īpaši, jā. Ir, Ilanta ir. Nu, visiem nepietika, es jau teicu. Es esmu sākusi arī veidot pati savu novada tautas tērpu, tā kā arī man būs. Mums vairākiem arī jau ir novada tautas tērps, pašiem savs. Jā, dejotājiem ir pašiem savi jau izveidoti, un dažiem top tas novada tērps, jā, tā kā. Un īpaši mēs bijām taču pārsteigti par to, ka Kati mums bijusī dejotāja, viņa gan pati ir Jelgavniece, bet viņa pie mums dejoja, tagad nedejo, bet viņa ir uzšķujusi mūsu novada tautas tērpu, jā, tā kā. Viss tikai pozitīvais. Mēs esam ļoti priecīgi, laimīgi par to, ko mēs šeit sadzīvojam, piedzīvojam, apdzīvojam. Jā. Mums ir Ķekavas novada tautas tērpi, un tad, kad pirms vairākiem, jāsaka, nu jau diezgan daudz gadiem, mēs uzzinājām, ka tiek veidots Ķekavas novada tautas tērps, un tad, kad mēs viņu ieraudzījām, mēs sapratām, ka mēs gribam. Mēs ļoti gribam sava novada tautas tērpu, jo mēs esam īsteni patrioti novada. Un tad mēs uzrakstījām projektu un ieguvām savā īpašumā šos skaistos tērpus. Sākotnēji, kad mēs tikko uzšuvām, mums bija vienīgais kolektīvs, kam bija Ķekavas novada tautas tērpu. Un tad nāca cilvēki un prasīja, kas jums tas par tērpu, no kura novada tik skaists tērps. Jā, un, protams, ka mēs priecājamies, ka tagad arī ir citiem kolektīviem ir arī uzšūti šie novada tautas tērpi. Jā. Gars, kas ir nu, viss tas apjomīgais, kas ir cilvēki, viss tā sadancošana, tas dod to impulsu, ka tu vari dejot un vari priecāties par to, kas tiek radīts reizi 5 gados. Un tas ļoti mums dod to impulsu, ka mēs varam turpināt un iet uz priekšu, varam kaut vai negulēt naktis, noballēties un atkal esi uz strīpas un atkal dejo. Un tas ir lielākais, kas mums dod to sparu. Uzej uz laukumu un veidot to superīgo rakstu, zīmējums, jā, viss. Un pēc tam visi forši. Nu, šorīt mēs tā kā klausījās, es biju priekšējā flangā un klausījos, kā vadītāji par savām emocijām stāstīja, kā tur uz laukuma gāja, tur kaut kas nesaprata kaut ko un kā tur apsauca zīli vai kādu citu. Paldies Dievam, ka ne zīli. Un tas vakardienas emocijas un tās sajūtas uz laukuma. Jā, tas, kad apspriežam vakardienu, kā bija vakardien, kā salijām, kā mitri palikām, jā, kā meitenes nodēja bobu danci, un ka viņām viss bija ļoti labi, bet, Gandrīz labi. Gandrīz visi ir salījuši, jā, viens vienā reizē, otrs otrā reizē, bet, visi dabūja to lietutiņu, un tā. Tas tāds apspriest tik, kas bija vakar. Tagad mēs sakam to un? Nē, mums gājienā bija tāds teiciens, kad viņi skatās, un tad bija tā, kad mēs gājienā saucām un man bija jāsauc un. Jā. Un! Spēks ir zīlēs! Šidā te, jā? Tad vēlreiz. Skatīties man kamerā. Sagurums ir zīlēs. Jā, bet pagriežties uz šito pusi, jā, tā skaļi.
Skaļi pagriežties. Un spēks ir zīlēs! Nu, nē, baigi jau neslamājos. Tā, šis viss ir ar to līklocīti, titi un griezienu. Jā? Jā. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. Līdz 66, 1, stop, paldies. Līdz, nu viņi tur dejo, piedodiet, jā. Jā, ir pareizi. Jūs jau mani sākat mulsināt. Labi, izpildām abas reizes, gan nolīdzinamies, gan pareizos virzienos. Un 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jums laukumā būs vairāk vietas, tad varbūt būs glītākas diagonālas, bet vispār diezgan labi. Skrienam. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Klasiski. Atrodoties šeit vakar, kā pirmo dienu, noteikti nebija tā, kā es biju iedomājusies. Mēs ļoti daudz šeit iepazināmies ar laukuma, ar virsvadītājiem, ar citiem dejotājiem. Un tad ir tāda sajūta, ka šodien jau mēs jau zinām šo teritoriju, un tad šodien mēs sākam vairāk dejot, apzināties, kur mēs esam tieši, kam mēs gatavojamies. Un tas ir satraucoši un ļoti gaidām koncertu. Plāns ir garš, dienas plāns ir ļoti garš. Šeit mēs esam jau no 8 rītā līdz pat 10, 11 vakarā. Nav tā, ka mēs dejojam tās visas, cik tur 14 stundas, bet grafiks ir diezgan saspringts, kā aizliek par to manīt. Bet mēs visi esam kopā, visi priecājamies, smaidam, ka varam šeit būt un svinēt, un tas ir pats galvenais. Spēkus mēs atjaunojam noteikti ne tikai ar dejām, bet arī ar mūziku, braucot gan uz šejieni, gan uz mājām. Mums autobusā skan mūzika, mēs dziedam līdzi, tādā ziņā mēs esam tādi saliedētāki. Un pēc mēģinājuma vakaros mēs uztaisam mūsu mazo zīles aplīti, saliekam rokas un tad zīle. Un tas ir tāds mūsu sauglis, un tad mēs jūtamies tā, ka šodien ir galā, mēs esam padarījuši ļoti labu darbu un esam gatavi nākamajai dienai. Mums jāuztais ir zīle. Bet ar Patrika to? Parasto. Un mēs tuvāk vai? Nu tā kā, es nezinu, vai tas ir aplīts slēgts vispār pa dzīvi. Nu labi. Jūs paši iet? Nē. Zīle! Le! Nu, šie ir īpaši svētki, tā ir 150 gadi dziesmu svētkiem. Un par cik ir nodziedāt ļoti daudz dziesmu svētki, tad es tagad piedalos arī deju svētkos. Jau otro reizi. Ja, un tā atmosfēra un visi notikumi ir īpaši. Un jāsaka, ar katru dienu tā svētku sajūta paliek ar vien spēcīgāk. Sākās viss ar dziesmām, protams. Man tētis ir virsdiriģents, un tā bija, ka es dziedāju. Es jau biju pirmajos skolnieku dziesmu svētkos pēc 5. klases. Un pēc tam tā tas turpinājās uz priekšu līdz šim brīdim. Tagad arī es tikpat labi dziedu korī, kā arī dejoju. Un vai ir sanācis dziedāt dziesmu svētkos, kad tēvs diriģē? Ļoti daudz reizes. Kādas sajūtas? Un sajūtas ir labas. Tādas vairāk, diemžēl nevar noķert. Bet, svētki ir svētki. Šajos svētkos būs diezgan grūti, jo mums jādejo arī noslēguma koncertā Meža parka estrādē, pēc tam cik esmu izcīnījuši augsto vietu, lai mēs tur varētu piedalīties. Tad būs drusku grūtāk nekā citus gadus. Tad to fināla koncertu varēja nodziedāt pilnībā, tagad būs jādomā, varbūt kādā brīdī izdosies padziedāt. Dejošana patreiz aizņem visu laiku, dziedāšanai laika patreiz nepietiek. Tā pati atmosfēra jau dod spēku, tas jau nav milzīgs nogurdinājums. Jā, tas ir prieks, ka tu vari kaut ko darīt un drusciņi paguļam un atkal tālāk. Deju kolektīvs ir ļoti apmierināts, jā, jo šogad ir tā, varbūt nedaudz šaurāk šeit Daugavas stadionā, bet vispārībā jau ir diezgan labi. Smaidam, 3, 4. Dejot, smaidīt kopā, būt degļiem, vienmēr veiksmi gūt.
Priecīgus svētkus! Vēlreiz! Konča, rokas! Ejam uz priekšu! Ejam tālāk! Šitā viešķiņa īsāk ir, kad es viņus sažēlēju. Mēs pārdiešu. Tur neviens nepārdiešu. Pārdiešu 5 un 6. Nē, mēs līdz 6, bet mēs tā kā runājam līdz 4. Ja mēs ir bez... Es pār šodien. Trīs, 2, 1. Dari, ko darīdams, dari ar deksmi! Cilvēki, pozitīvisms, šīs pozitīvās emocijas, prieks, smaidi, atkal satikšanās. Jā, pazaudēti lakati, bet cilvēki, kas viens otru ieraug, visi ir priecīgi, sasveicināties ar jebkuru, iepazīties ar jebkuru, kolosāli. Kolektīvā sajūtas ir fantastisks, neaprakstāms, ārpus civilizācijas līmeņa, kosmisks. Kas ir noticis? Noticis ir viss kaut kas, mums ir bijis transporta negadījums, sabiedriskajā transportā, kur visi piedalījāmies. Bet tā bija no tādām šokējošām lietām. Pārējais viss ir ģībiens ir bijis, vēl daži sīkumi, sāpošas pēdas kā visiem, bet tā visumā kopumā ir super. Vienkārši ir kolosāli, vai ne? Jā. Es pieturēšos. Pieturi, ja jūs burtiski darām. Vai man ir jāsaka? Nu jā. Ko darīdams, dari ar deksmi! Jūras maliņā, jūra pati mana rama, jūras kalni ecējam, jūra pati mana rama, jūras kalni ecējam. Kokles skaņas tradicionāli asociējas ar tautas dziesmām. Taču mēs noteikti zinām, ka kokle spēj būt instruments, kurš atskaņo gan tautas dziesmas, klasisko mūziku un pat popmūziku. Ķekavas novada svētkos pārstāv 6 koklētāju ansambļi, un dalībnieku vidū ir kolektīvs, kurš nosvinēja savu 30. jubileju un svētkos piedalās 8. reizi, un ir arī kolektīvs, kuram šie ir pirmie dziesmu svētki. Lai jums iet, kur iedāvi, es iedāšu sevi. Lai jums iet, kur iedāvi,
Čau, labrīt, paņemat savus koklītus un ejat stāties, jā, labi? Čau. 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 Skolotāji, man ir Nu, čau. Sen neredzēti. Kopš vakardienas. Jā. Mīļumi, jūs tagad katru savu koklītu un ejat stāties, jau labi? Paierados. Čau. Kā iet? Man tagad ir abas rokas sasietas. Tagad kuram man kopā? Tu savējās spēlē, ja? Labi? Vēl patreiz es nezinu, jums vai ir Jānis mazajiem ir jāstājas rindā. Šis mums baigi ātri jārunā, jo mums ir jāiet stāties reāli. Ja? Mēs jau esam nospēlējuši vienu koncertu. Gonkalna baznīcā nakts koncertu un nakts dziesma. Un šodien mums ir lielā diena, lielais lielkoncerts Laika upe. Darba daudz, pirksti tūznās, saspēlēti, pārspēlēti, bet ir arī liels gandarījums. Un mēs vispār esam tāda ļoti interesanta dzītaru ģimene, kura mīl izaicinājumus, un tad mēs ceļojam. Un arī šogad mēs atkal vasarā augustā ceļosim tūlītās, pabeigsies svētki, brauksim uz Portugāli, spēlēsim lielu daudzumu koncertu. Tā kā mūsu kokla pasaulē ir ļoti iecienīta un ieredzēta un mīlēta, un mēs viņu arī vedam un rādam. Emocijas grūti raksturot. Mums šodien ir arī, mēs lielajā koncertā ar dzītariem spēlēsim solo skaņdarbu. Mums būs tā iespēja nospēlēt mums radīto skaņdarbu, ko mums rakstīja baldonietis Valdis Muktupāvels. Mēs šodien viņu prezentēsim lielajā koncertā, un tā kā tās emocijas jūs jūtat ir lielas, ja, jūs jau stāstot jau. Gaidu to vakara brīdi, kad mēs varēsim šo visu parādīt lielākiem publikai. Bišķiņas atpakaļ stūrīt šo. Un pirmo reizi mēs arī paņēmām savus mazākos koklētājus līdzi, tie, kas vēl mums līdz ansamblim nav izauguši, kuriem vēl jāpaciešās uz nākošiem svētkiem, varēs pievienoties. Un kā mums pašām mazākie minēja bērni, ka šī man laimīgākā diena dzīvē. Mēs jau teicām, droši vien viena no, bet jā, tā kā bērni bija ļoti, ļoti laimīgi. Mums kā skolotājiem no malas vērojot, tiešām izbauda katru brīdi, katru momentu, vai tie ir mēģinājumi kopā ar visas Latvijas koklētājiem, vai tas ir gājiens. Tā kā mēs, jā, priecājamies par šiem svētkiem. Šis ir mūsu pirmais lielais koncerts, lielais kokļu lielu koncerts Laika upe, kurā mēs piedalāmies jaunākajā dalībnieku grupiņā, C grupiņā, un gatavojam 3 skaņdarbus. Līdz ar to tie mēģinājumi procesi nav tik ļoti gari, līdz ar to mēs varam arī izbaudīt to mēģināšanas procesu, un tas nav tik nogurdinoši. Tā kā šodien vakarā mums būs lielais notikums, kur laipni aicināti, būs iespēja arī televīzijā šo vērot koncertu, tad varēsiet baudīt mūsu darba augļus. Tautas lietišķā māksla ir neatņemama daļa no svētkiem. Šoreiz Tautas lietišķās mākslas izstādē mēs var vienkopus aplūkot audēju, rokdarbnieku, pinēju, rotkaļu, kogriezēju un keramiķu darbus. Izstādē piedalās ap 1300 autoru ar 3500 darbiem. To vidū arī 20 Ķekavas lietišķās mākslas kolektīvu darbi, ko radījuši Tautas lietišķās mākslas studijas Ķekava un Ķekavas kultūras nama rokdarbu pulciņš labieši dalībnieki. Latviešu tautai ir bagāts folkloras mantojums. Arī mēs novadā lepojamies ar vairākām folkloras kopām. Īpaši šie svētki bija 2. Folkloras kopai Rāmupe, kurai šie jau bija 3. svētki, un folkloras kopai Dāre, kurai šie bija 1. dziesmu svētki. Skanīga balss ir dāvana, prasme dziedāt ir talants. Ķekavas novadu svētkos pārstāv 7 kori, sievu, vīru un jauktie kori. Šajos svētkos Mežaparka estrādē uz skatuves kāps 261 korists no Ķekavas novada.
Lepojamies ar dziesmu svētku goda virsdiriģentu Arvīdu Plaperu, kurš kopā ar vīru kori Ķekava izcīnīja dalību koru karos. Jā, nu man jāsaka, gadi skrien kā stirnas un nenāk atpakaļ. Te man jāsaka tā, ka šajā gadā es būšu otrais jau kā goda virsdiriģents, jo no 70 gadiem, pirms 5 gadiem pirmo reizi, kaut gan man vēl nebija, varētu teikt, konkrēti tieši, jo es dzimu 1. decembrī. Bet dziesmu svētki bija jūlijā sākumā, ja? Bet ņemot vērā, ka tas gads ir 70, automātiski visi virsdiriģenti, ja viņi tiek iebalsot kā virsdiriģenti, kļūst par goda virsdiriģenti, un es esmu ārkārtīgi laimīgs. Es esmu laimīgs, ka mēs esam piedzīvojuši 1000 gadi. Mana paudze, ja? Tie, kas mēs dzīvojam, ja? Un 100 gadus maiņa, ja? Un ka es esmu piedalījies no 60. gada skolēnu svētkos līdz pat šai dienai. Un es ceru, ka 25. arī būs vēl. 25. gadā būs skolēnu svētki, būs piedalījos šī estrādē 100 gadē. 1973. gadā, tas ir precīzi pirms 50 gadiem. Ja? Un tad es spēlēju akordeonu. Man ir brīnišķīga programma bija. Es spēlēju Hašteriānu Zobendeju un Vilhelmu Tellu uvertīres, ja? Un Bahu un tā tālāk. Un ļoti augstā līmenī, ja, un es toreiz stāvēju, jau es mācījos 3. kursā, un vīru kora absolventu sastāvā, basos, un raudzījos, kā mūsu izcilie diriģenti Ausma Derkevics, Imants Kokars, Gido Kokars, Račevskis, Saņislavs Broks, ja, Daumans Gailis, Jānis Dūmiņš, 7 izcilākās personības, ja, kas veidoja šo, varētu teikt, šo vidi visu. Un tad es vienkārši padomāju, kāpēc es kādreiz nevarētu stāvēt viņu vietā. Tas realizējās 89. gadā. Es savu mērķi esmu sasniedzis, un redziet, ja es salīdzinu to 100, faktiski katri svētki ir kaut kādu tādu enerģiju un auru. Ja? Mēs dzīvojam toreiz Padomju Savienībā, ja? bet es ļoti labi atceros, ja? Kas tā bija par tādu latviskumu, par ko vispār neviens nerunāja. Bet tā visa tā dziedāšana un tā runāšana, un šeit aliņus varēja dzert, vai ne? Un viss cauri tā, viss kaut kā tā ļoti jauki bija. Nākamā reize, kad es jūto milzīgo pacēlumu, ja, tieši estrādē, kad kaut kas virmo tāda enerģija tev, ja, kad tu vienkārši nelido, kā mēs sakam, iekšē. Ja. Tā bija skolēnu dziesmu svētki 89. gadā, kad šeit Torņos nomainīt Latvijas PSR karogs šeit bija, un tur bija PSRS karogs. Uz tiem svētkiem video ierakstā panāca 89. gadā, vēl padomju iekārt bija Latvijas karogi. Un mēs dziedājām Labvakar Latvija, Labvakar Latvija. Nevis slinkojot un pūstot, toreiz vēl nebija himna, ja, tā bija Dievsvētī Latvija, šeit dziedāja. Ja. Latviju zeme vaļā stāv, ja, un saule, pērkons, Daugava pirmo reizi dziesmu svētkos skanēja 89. gadā. Lūk, tā ir atkal tā otra reize tā emocija, un kam man jāsaka, tagad mēs esam sasnieguši fantastisku kvalitāti. Ja es salīdzinu to 100 gada 50, mēs par 50 gadiem esam būtiski, kā lai pasaka, ja mēs toreiz braucam Volga, bija tā labākā mašīna, ja, tiešām šeit bija tā līmenis, ja, un milzīgi kori bija. Tagad mēs varam teikt, mēs braucam Mercedesā. Es nezinu, man liekas, mēs vienkārši, nevar lielīties, bet man liekas, ka mēs tik skaisti izskatāmies ar saviem tiem lakatiem, man gan šobrīd nav uz pleciem, un ar vainagiem, un ar visu, un ar to, ka mēs esam tik daudz kopā, un tad tāds liels pulks, un tad, kad mēs pa to Rīgu ejam, tas bija arī iepriekšējos svētkos, mūs kaut kā ļoti pamana, ļoti daudz sveicina par vainagdziņiem, par lakatiem, par visu, un mēs daudz pēc tam parādāmies arī presē, televīzijā, un tā kā mēs jūtamies tādas pamanītas, tā varētu teikt.
Es nezinu, vai tev var stāstīt, bet tas ir jautri. Mēs tūlīt brauksim šodien mājās ar 3. autobusu. Mums 2 autobusi salūza, ja? Tagad ir 3. Bet, ja pirmoreiz, kad saplīs, tad bija tā mazliet tāds satraukums, bet tagad jau viss ok, labi, viss kārtībā. Nu neko, kas vēl piedzīvots? Patiesībā jau katra vieta, vai pat katrs koncerts, kaut vai mēs savās mājās koncertējam, viņš atšķirās. Atšķirās ar to, ka citi cilvēki varbūt zālēs sēž, atšķirās ar repertuāru, atšķirās ar to, kā cilvēks sajūt. Es varbūt īsi par to, kad mēs bijām Itālijā, tad mēs dziedājām lūsēnu dziesmu Saule ziedu sētiņā. Un tur ir tādi vārdi, ka saule ziedu ceļu tikai māju piet. Un nevienam citam cilvēkam, teiksim, Latvijā nodziedot to dziesmu, jā, skaista dziesma, viņu emocionāli izbaudītu, bet tur bija tā, kad visi skatītāji raudāja, zālē, jo tie bija ārzemju latvieši, ja? Un meitenes tur pat priekšā stāvot, viņas to redzot un sajūtot to enerģiju, viņām arī bija tā, ka viņas, līdz beigām jāturās, lai bez raudāšanas nodziedāt, ja? Tika katra reize ir citāda. Tas nav varbūt atkarīgs tik daudz no tā, kur tieši dzied, bet kam tu dziedi un kādā kontekstā tas ir. Mēs korī, mēs esam jauktais koris un mēs esam apmēram 40-50 dalībniekiem. Tā aptuveni. Jo visi tādi cilvēki ir strādājoši un nav tā, ka vienmēr varam dabūt visus 50 vai 40 mēģinājumā. Tur ir tā, ka dažreiz mazliet pamainās, bet tā mēs esam ļoti foršs un draudzīgs koris. Ģimenisks, un mums ir paudze, sākot no 11 gadniekiem līdz pat 70 un no vairāk, jā. Mēs esam ar pieredzīti. Protams, neesam visus 150 gadus piedalījušies. Mūsu korim ir nākošais gadu paliks 45 gadi. Principā vesela trešdaļa no šo visu ir mūsējā, tā varētu teikt. Tā kā mēs baudam, un man prieks, ka ir arī 2 koncerti šogad. Protams, lielāka slodzīta. Jau vakar mazliet sajūtām, ka tur tāds jau jūtās. Gars ir pacelāts, ķermenis ir tāds, ka prasās pēc gultas. Vakar bija balīte, bet tas nemaliks, ka neviens no mūsu kori neaizbrauca. Bet mēs gaidām to balīti, kas būs pats pēdējā pēc noslēguma. Tā līdz 5 no rīta, kad saule aust, un mēs esam tās liecinieki. Pirms 5 gadiem es uz dziesmu svētkiem nācu ar lielu vēderu. Es nevarēju saprast, ja bruņķi jāvelk te vai te zem tā vēdera. Un piedzima man dēliņš, mums 2. dēliņš ģimenē, un mēs nezinājām vārdiņu. Un izdomājām, ka vajag kaut ko par godu dziesmu svētkiem, jau 1 minūti pirms koncerta sākuma viņš nāca pasaulē. Vīrs man pajautāja, kas ir tavs mīļākais diriģents? Un pirmā doma - Sigvards Kļava, jo no laika gala viņš ir fantastisks, viņam ir superīga humora izjūta, šarmants vīrietis. Un Sigvards, tik skaists vārds. Liekam iekšā un tā kaut kā neviļus. Sanāca Sigvards, un pats Sigvards Kļava mums pagodināja toreiz ar apciemojumu dzemdību namā. Skaists pārsteigums, jā, pilnīgi zosāt uzmetās. Tas bija ļoti skaisti un kā punkts uz visiem svētkiem. Un jā, šogad Sigvaram 5 gadi, bet ballīt jāpārceļ, jo jābūt estrādē. Viss fantastiskākā sajūta, kas man vienmēr dziesēkos, ka tu jebkuram cilvēkam var uzsmēdīt, un tu dabūsi smēt pretī. Un es jau eju te jau tādu, man jau drīz vajag sāpēs no tā, ka tāda kopības sajūta, nekur, jā, kā es saku, bija... Tā, kad sagaidījām hokejistus pie brīvības pieminieka, tad bija tāda sajūta arī un vispār tā ikdienā, grūti to sajust, bet ļoti gribētos, ka mēs to paņemt līdzi uz ilgāku laiku, kā latvieši. Latvietis ir jāatver tāds, viņš ir tāds mazliet aizvērts vēstures iespaidā, bet kaut kā lēnā garā jālien ārā no tās savas kūniņas un jāatverās cilvēkiem vairāk. Mēs taču esam, mums tik maz, mums jāmīl vienu otru, nevis jāēd. Tiem, kas nezin tautas tēpa bruņķi koži, jo viņi no vilnas tāpēc ir ieteicams valkāt ūziņas. Tālūk, jā. Svētki ir nosvinēti. Un Ķekavas novada amatiermākslas kolektīvi šajos svētkos novada vārdu ir nesuši un spodrinājuši godam. Mēs lepojamies. Šajos svētkos mūs pārstāvēja kupls dalībnieku skaits. Katrs no tiem aizvadītajos gados ir ieguldījis milzīgu darbu, lai kopā plecu pie pleca, vienā deju solī, vienotā dziesmā un skaņā pierādītu, ka Ķekavas novads ir labākā vieta, kur dziedāt un dejot, kur radīt skaistus mākslas darbus un turpināt dziesmu un deju svētku kustību mūsu Latvijā. Liels paldies kultūras centru vadītājiem,
kolektīvu vadītājiem un, protams, visiem svētku dalībniekiem.